Sveicināti! Šodien parunāsim par efektiem. Ja mēs izdalām kādu objektu, tad efekti ilustrātorā atrodas lūk šeit, FX sadaļa. Mēs izmantojam kādreiz veidoto robotiņu, kuru es esmu pārtaisījis par vienkāršāku formu. Viņš sastāv no elipses, viņa centrālā daļa. Šī seiņa ir paņemta no pārlūka un vienkārši pieskaņota ilustrātora formām. Un šajā gadījumā es esmu sagrupējis šo elipsi ar seiņu. Pavisam īsi runājot par efektiem, lūk šeit mēs dažus redzam. Tas ir tas, ko mēs varam izdarīt ar jau esošo formu. Un mums būtu svarīgi saprast, kurš efekts atstāja kādu iespaidu uz mūsu izstrādājumu. Pats pirmais robotiņš ir none, tātad viņam nav pielietots nekāds efekts. Ja mēs atveram šo FX sadaļu, tad mēs redzam augšā ilustrātora efekti. Tie ir efekti, kuri attiecas uz vektoru objektiem, un zemāk mums ir Photoshopa efekti, jeb efekti, kuri attiecas uz vektoru objektiem vai raster grafikas objektiem, citiem vārdiem sakot uz bildēm. Un tālāk mēs paskatīsimies, kā katra šo objektu grupa ietekmē mūsu izstrādājumu. Un tagad mēs parunāsim par pirmo grupu 3D and Material. Lai strādātu ar efektu, mums vajag izdalīt kādu objektu. Piemēram, lūk šī robotiņa seiņu. Un būtībā tas ir tas, ko mēs mainīsim. Ja mēs izdalīsim visu, tad mēs iedarbosimies uz visu robotiņu, ja tikai šo daļu, tad seiņu. Ja man jau ir izmantots efekts, tad man šeit ir šī efekta apzīmējums. Un nospiežot uz viņu, es varu viņu turpināt mainīt vai rediģēt. Būtībā 3D un materiāli sastāv no 3 daļām – objekti, materiāli un gaismas. Un, ja mēs esam objektu sadaļā, tad mums ir iespēja vai nu plane, skatīties uz plakanu virsmu, vai nu viņu ekstrudēt, paspiest viņu uz kaut kuru pusi. Twist mums dod iespēju viņu griezt ap savu asi. Te tas ir redzams minimāli, tāpēc, ka tas ir tomēr aplis. Ja mēs paņemsim kvadrātu, tad mēs viņu varam gan pagarināt, gan sagriezt ap savu asi, gan ar taper instrumentu mēs varam sašaurināt otru galu vai padarīt to platāku. Taper darbojas tāpat, jā, mēs varam uztaisīt konusu, varam atstāt platu, varam mainīt dziļumu. Ja mēs ejam tālāk, ar bevel palīdzību mēs varam izspiest no mūsu objekta 3. dimensiju. Un te mums ir vairāki veidi. Klasiskā, nopaļotā. Te jau jūs paši varat paeksperimentēt, kurš veids jums labāk patīk. Es paņemšu round, un tad mēs atkal pieskaņojam, cik mēs gribam viņu izliektu, vai cik plakanu. Kādam būtu jābūt izspieduma koeficientam. Rotācija, tas ir 3D objekta rotācija ap savu centru pa X-asi, pa Y-asi vai pa Z-asi. Un perspektīvas funkcija, kura arī labāk nolasāma ir ne apaļās figūrās. Ja mēs izvēlēsimies lūk šo trubu ar cauru centriņu, tad mums pazudīs dibensiena un priekšsiena. Te ir ļoti grūti saprotams, bet ja mēs paskatīsimies uz šādu objektu, tad te ir pavisam skaidrs. Nu, un ja mēs noņemsim, teiksim, dziļumu, samazināsim, tad mēs redzam, ko mēs iegūstam. Lūk šitādu te rāmīti. No citiem instrumentiem mums vēl bija Revolve. Tas ir tas, ar ko mēs sākām. Mums bija šitais instruments izmantots pirms tam, tad mēs viņu griežam pa riņķa līniju, lielāku vai mazāku. Atkal tas ir ļoti specifiski, kuros gadījumos mums tas var noderēt. Un inflate piepūš mūsu objektu. Nu, viņš paliek lielāks un izspiestāks uz visām pusēm. Viss pārējais darbojas tā kā līdz šim. Nu, un pēdējais gaisma. Gaismu mēs redzam lūk šeit pēdējā darbiņā. Es esmu visu viņu sagrupējis un visam esmu pielietojis gaismu. Jā, mēs vēl neparunājām par materiālu. Ja mēs ņemam materiālu sadaļu,
tad mēs varam izvēlēties, kādu mēs gribam materiālu pieskaņot mūsu formai. Un materiālu šeit ir nedaudz un nemaz, jā, kaut kādi paši nepieciešamākie ir. Es pieņemu, ka mēs varam pievienot savus materiālus, bet ideja ir skaidra. Nu, un ja mēs ejam uz Lightning, tad mēs varam izvēlēties, no kuras puses mēs gribam palīst gaismiņu. Tāpat mēs varam to darīt, lūk, šeit pārvietojot šādā veidā aplīti un mainot gaismas intensitāti, gaišāk, tumšāk, rotējot gaismas objektu ap mūsu objektu, mainot gaismas atrašanās augstumu un maigumu, cik spēcīgi viņa sit pa mūsu objektu. Un intensitāte ļoti izgaismojam vai lielākas ēnas taisām. Un ja mēs gribam mest ēnu uz fonu, tad mēs slēdzam iekšā shadow, izvēlamies behind object un izvēlamies distanci no mūsu objekta. Būtībā tas ir viss par 3D and Material. Ātri parunāsim par Convert to Shape. Ja es izvēlos savu robotiņu un eju uz FX, tad otrais efekts man ir Convert to Shape, un šeit ir 3 iespējas: Rectangle, Rounded Rectangle, tas ir arī šeit, un Ellipse. Šie efekti ir diezgan nesaprotami, kamēr mēs uz viņiem skatāmies lūk šādā te veidā. Parādās papildus apjoms, pie tam kvadrātiņš mūsu aplim. Tāpēc apskatīsim pirmkārt, kā viņš darbojas ar kvadrātu. Kvadrāta gadījumā viņš strādā nedaudz loģiskāk. Mēs pievienojam kvadrātam papildus rāmīti apkārt, un mēs izvēlamies, cik tas rāmītis atkāpsies prom no kvadrāta perimetra. Tāpat mēs varam izvēlēties nopaļotus stūrīšus un izvēlēties, uz kuru pusi un par cik mēs nopaļojam tos stūrīšus. Un, protams, šitais objekts var arī būt mazāks par mūsu kvadrātu. Tad rezultātā, mainot mūsu oriģinālo formu, mums parādāmā forma pieskaņojas mūsu jaunajai formai. Interesanti, šo efektu var izmantot ar tekstu. Ja mēs paņemsim tekstu, ieejot tekstā iekšā, mēs varam pievienot jaunu aizpildījuma krāsu. Nu, piemēram, man ir melns teksts, un es vēl pievienoju aiz viņa oranžu krāsu. Un izvēlos šo te efektu, Convert to Shape, izvēlos Rectangle, un nosaku, ka ap tekstu man būs rāmītes, teiksim, 2 mm no visām pusēm. Viss tas teksts, ko es rakstīšu, parādīsies ar jau gatavu fonu, kurš turpinās palielināties atbilstoši tam, ko es uzrakstīšu. Tas var būt noderīgi. Starp citu, lai noņemtu efektu, mēs vienkārši izdalām to objektu, uz ko ir attiecināts efekts, un nospiežam uz miskasti. Ja mēs ejam šeit iekšā, tad nākamais efekts ir Crop Marks, un viņam nav nekādu papildu efektu. Viņš ir domāts vienīgi un tikai, lai pie izprintēšanas mēs redzētu robežas, pa kurām mēs varam nogriezt, lai izgrieztu šo te objektu. Nekas vairāk. Nākamais – Distort, Transform. Skatāmies uz šo instrumentu, un par šo ir ko parunāt. Free Distort. Šajā gadījumā mums ir mūsu objektiņš parādīts rāmītī, un mēs viņu varam modificēt. Piemēram, mēs varam pastaipīt šo objektiņu tā, kā mēs viņu gribētu redzēt, un nospiest OK. Un viņš mainās atbilstoši šai formai. Pats schematiskais attēls mums paliek tāds, kāds ir, un mēs viņu turpmāk varēsim vēl mainīt. Ja mēs ieejam lūk šeit Appearance sadaļā, tad lūk ir mūsu Free Distort rāmītes, kuru mēs vēl varam rediģēt, bet ko mēs vēl varam izdarīt? Mēs varam, tā tīri eksperimentam pievienot kaut kādu efektu. Piemēram, mēs atradīsim ēnu, lūk ir Drop Shadow, un mums parādās ēniņa zem mūsu objekta. Mēs varam palielināt viņas intensitāti, mēs to varam samazināt, mēs varam virzienu nedaudz mainīt, mēs varam izplūdumu padarīt stiprāku vai mazāk stipru, mēs varam nomainīt krāsu. Ja mēs nospiežam OK, šī te īpašība tiek pielietota mūsu objektiņam.
Paskatieties, kas vēl ir interesanti. Ja es šo te ēnu pārvietoju virs šī free distort efekta, tad ēna tiek attiecināta uz lūk šito te oriģinālo formu. It kā neloģiski, tai pašā laikā padomājam, ja mēs pielietojam ēnu objektam pirms mēs viņu transformējam, tad loģiski, ka tā ēna attiecas uz to oriģinālo formu. Ejam tālāk. Nākamais efekts ir pucker and bloat. Lai parādītu, kā viņš darbojas precīzi, es izmantošu šos te 4 kvadrātus. Un uztaisīsim katram kvadrātam dažādu enkurpunktu skaitu. Pagaidām viņiem visiem ir 4 enkurpunkti. Skatieties, kā mēs varam pievienot enkurpunktus. Mēs izvēlamies, piemēram, 2 šos kvadrātiņus, ejam uz Object, Path un Add Anchor Points. Un tagad mums parādās vēl 4 enkurpunkti. Mēs, protams, paši viņus varam pievienot ar Pen Tool, bet mēs viņus pievienosim uz aci. Tagad viņi apstājās precīzi centrā. Gribam vēl vairāk pievienot, atkal Object, Path un Add Anchor Point. Tagad, ja mēs noklikšķināsim, mēs to varam neredzēt, bet ja mēs paņemsim citu instrumentu, mēs ieraugām, ka mums palika 2 reiz vairāk enkurpunktu. Tagad strādājam ar visiem 3 kubikiem reizē. Ejam uz efektiem, Distort, Transform un Pucker and Bloat. Tagad, ja mēs vilksim pa kreisi, mēs taisīsim tādu kā zvaigznīti no mūsu objektiņa, un katrs enkurpunkts tiks stiepts uz ārpusi. Un ja mēs iesim uz šo pusīti, tad mēs spiedīsim šitos te enkurpunktus iekšā, un mums veidojas, ja augšā mums veidojas tāda kā puķīte, un atkarībā no enkurpunktu skaita mums mainās pati figūra. Tagad to pašu pamēģināsim izdarīt ar seiņu, un tā kā mums te ir ļoti daudz līniju un tātad daudz punktu, tad jūs iedomājaties, kas notiek, ja katrs punkts tiek vilkts uz iekšu vai uz āru. Tāpēc šajā gadījumā mēs nevaram iet pārāk tālu uz vienu vai uz otru pusi, jo tad mums sanāk ļoti samocīts tas darbiņš, bet ja mēs nedaudz viņu pastiepjam, viņš izskatās tā dzīvāks un kustīgāks. Nākamais instruments Roughen. Piemēram, parādīšu, kā tas darbojas ar lūk šīm te 2 līnijām. Lai kāda mums būtu līnija, ejot uz šo efektu, mēs veidojam viņām raupjumu. Un, ja mums size ir 0, tad mums tas raupjums ir 0, un mēs redzam oriģinālo līniju. Jo vairāk mēs viņu ceļam uz augšu, jo vairāk mēs palielinām rupjuma pakāpi prom no līnijas ass. Jo vairāk mēs kāpinām detail, jo vairāk mēs palielinām blīvumu. Ja mēs skatāmies uz taisno līniju, tad size palielina rupjumu vertikāli un detail palielina viņu horizontāli. Tāpat mēs varam izvēlēties, vai mēs liekam smooth vai corner, un jūs redzat, kā mainās asie stūrīši. Ja mēs uzliekam smooth, tad viņi paliek maigāki. Un vēl, ja mēs ieiesim šajā efektā, un izvēlēsimies nevis relatīvās, bet absolūtās koordinātes, tad ar size mēs nosakām, cik milimetrus šis rupjums aiziet prom no līnijas ass, un ar detalizāciju mēs nosakām, cik blīvs ir šis rupjums. Un, ja gadījumā mēs palielināsim šīs līnijas, tad jūs redzat, ka viena līnija maina savu izmēru, jo viņai ir relatīvās koordinātes. Tas nozīmē, ka palielinot proporcionāli līniju, mums palielinās proporcionāli arī viņas rupjuma pakāpe, jo viņa ir 6% no līnijas izmēra. Un šajā gadījumā mums rupjuma pakāpe nosacīti tur bija 17 mm, un viņa tāda arī paliek, pat ja mēs līniju palielinām 10 reizes. Tas ir par primitīvām līnijām. Tagad skatāmies uz mūsu objektu. Un šeit mēs redzam, ka notiek kaut kas līdzīgs šim iepriekšējam efektam ar nelielām dažādībām. Šajā gadījumā mēs iegūstam to pašu rupjumu, katrai līnijai šitais rupjums tiek pielietots, un mēs varam viņu padarīt lielāku vai mazāku, vai, teiksim, to blīvumu. Tātad gribam, mēs varam palielināt to blīvumu, un mums ir vairāk, teiksim, to matiņu vai stariņu, vai kā to nosaukt. Nu, lūk, mēs nonācām līdz transform efektam. Sākam ar parastu kvadrātu.
atrodam transform un ko mēs te varam darīt. Tabulas augšā mēs redzam, ka mēs varam pārvietot šo te mūsu kvadrātu, padarot viņu platāku vai augstāku par kaut kādu noteiktu procentu. Tāpat mēs varam ieklikšķināt lūk te uz cipariņiem un ar bultiņām uz klaviatūras samazināt vai palielināt viņu izmēru. Pārslēdzoties ar tab uz nākamo lauciņu mēs varam ekonomēt laiku. Nedaudz zemāk mums ir move sadaļa, un mēs varam pārvietot mūsu objektiņu pa labi vai pa kreisi vai uz augšu uz leju. Un rotēt. Arī ar tabu varam pārslēgties un rotēt uz kreiso pusi vai uz labo pusi ar bultiņu uz leju. Šie te options mums strādās tajā gadījumā, ja mēs izmantosim, piemēram, lūk šo te faktūru. Tad, kad es jau esmu pielietojis faktūras efektu, pieņemsim, ka mēs te nedaudz pamainām šitos te efektiņus, kaut kādu rotāciju uztaisām, un tagad reflect mums apgriež paternu vai nu pa X asi, vai pa Y asi, vai randomā visu objektu, vai, teiksim, izmantojam abas šīs te asis. Un vēl viena lietiņa, ja mēs nospiežam ķēdes posmiņu, tad visi šie te procentuālie parametri ir saistīti savā starpā, un ja mēs palielinām augšējo, tad palielinās arī apakšējais izmērs. Ar transform object mēs varam noņemt visas izmaiņas. Mēs tās izmaiņas esam pielietojuši, bet viņas nav redzamas. Paskatīsimies, ko mēs varam darīt ar robotiņu. Varam nedaudz palielināt, varam nedaudz mainīt izmērus pa vertikālo asi, varam pārvietot pa labi vai pa kreisi, vai uz augšu uz leju, un mainīt leņķi. Šajā gadījumā, tā kā mums sejiņi ir priekšā, tad ar reflect mēs varam apgriezt sejiņu uz otru pusi, kājām gaisā, vai vispār randomā sagriezt. Interesanti, šis efekts strādā ar tekstu. Šajā gadījumā mēs no vienas puses viņu varam modificēt, no otras puses mēs viņu nebojājam. Mēs viņu varam saspiest un pavilkt platāku, mēs viņu varam pārvietot kā mums patīk un griezt uz kuru gribam pusi, un ļoti labi strādās arī visi reflect, tas būs spoguļu skats, tas būs skats kājām gaisā, un ja mēs gribam atslēgt, bet negribam pazaudēt visus uzstādījumus, mēs spiežam transform options, mums ir iepriekšējais mūsu uzstādījums, bet mēs neredzam tā efektu. Nākamais interesantais instruments ir tweak. Paraudziņam man ir 6 kvadrātiņi. Lūk, šitie te 3 kvadrātiņi ir pilnīgi vienādi, viņiem ir 4 anchor punkti katram. Ja es eju efektos un atveru tweak, jūs redzat, ka viņi mainās. Un kas ir interesanti šim instrumentam, ka viņi mainās katrs citādāk. Tur ir kaut kāds random elements iekšā. Šos parametrus mainot, mēs mainām vai nu viņu pārvietošanos pa horizontālo asi vai pa vertikālo asi. Kamēr to punktu mums ir maz, šai gadījumā tikai 2, visi virzieni ir diezgan līdzeni. Tagad pārējām uz otriem 3 kvadrātiņiem. Atcerieties, šeit ir 4 punkti, šeit 8 un šeit 16. Atkal meklēju mūsu tweak efektu, un jūs jau redzat, ka te ir daudz līdzenākas maliņas, te viņas jau tiek deformētas vairāk, un šeit vēl vairāk. Tagad nedaudz palielināsim deformāciju pa horizontālo asi. Jūs redzat, ka šīs te maliņas paliek raupjākas, vairāk izteiktas, un tagad arī pa vertikālo asi. Jo mazāk anchor punktu, jo mazākas izmaiņas būs mūsu objektam. Otrakārt, mēs varam veidot mūsu objektam lielāku vai mazāku piesaisti pie anchor punktiem. Ja mēs mainām šos te parametrus, efekts ir citādāks. Ja mēs ņemsim par piemēru mūsu sejiņu, jūs redzat, ka tur, kur mums ir vairāk punktu, tur šitais efekts mazāk aiziet no esošajiem punktiem. Un pašā elipsē mums punktu nav daudz, un tāpēc viņa mainās vairāk. Un ar burtiem tieši tas pats. Ja mēs gribam kaut ko interesantu izveidot, tad mēs varam izmantot šo te paņēmienu, un izveidot interesantu tekstu. Nākamais ir twist efekts. Apskatīsim to uz šo te 3 figūru piemēra. Mums ir
aplis, zvaigzne un kvadrāts. Ja mēs ejam uz Distort, Transform un ņemam Twist, tad, ja mums leņķis ir 0, tad mums nav nekādas rotācijas. Un ja mēs pieliekam leņķīti vairāk par 0, tad mums objekts tiek rotēts pa labi ap savu asi un n-kur punkti tiek rotēti lēnāk. Kā jūs redzat, tas darbojas tikai tajās figūrās, kuras nav apaļas pilnīgi. Jo mēs vairāk rotējam, jo figūras paliek līdzīgākas viena otrai. Šeit zvaigznei ir vairāk n-kur punktu, tāpēc mums ir vairāk šo te liekto segmentu, bet citādāk formas kļūst vienveidīgākas. Ja mēs to pašu mēģināsim izdarīt ar figūriņu, nekāds pārāk labs efekts nebūs, varbūt uztaisot mazāku to rotācijas radiusu, mēs iegūstam kaut ko tādu nedaudz deformētu, bet tas labi diezgan strādā ar tekstu. Šajā gadījumā mums ir iespēja to tekstu vienkārši locīt, un viņš paliek tāds kā dzīvāks. Un pēdējais šī paneļa efekts ir zigzag. Ņemam par piemēru šīs te 3 figūras, ejam uz zigzaga efektu, un mēs redzam, ka mums atšķirībā no iepriekšējā roughness efekta, lūk šī te, mums parādās rupjums tai līnijai, šajā gadījumā mums arī parādās rupjums tikai zigzaga veidā. Un tad jūs redzat, kā ar pirmo mēs palielinām attālumu no pašas līnijas uz ārpusi un uz iekšpusi, savukārt ar otro rādītāju palielinām to zigzagu daudzumu starp n-kur punktiem. Vēl mēs varam izvēlēties, vai mums būs nopaļotas maliņas vai asas, kas varbūt ne visai labs ir šajā instrumentā. Ja mēs pastiepsim šo te kubiku nedaudz garāku, tad mēs redzam, ka segmentu skaits starp n-kur punktiem ir vienāds, lai cik gara nebūtu mala. Lai uztaisītu to biežumu te tādu pašu kā šeit, mums ir jāpieliek punkts. Tā strādā šis instruments. Ar sejiņu tas izskatīsies labāk. Jo šajā gadījumā mēs pieliekam rupjumu visām detaļām sejiņā, protams, tad mēs samazinām to attālumu no centra, lai acis izskatītos daudz maz realistiski, un uztaisīsim, teiksim, 1 mm atkāpi no pašas līnijas. Un, ja gribam, varam noapaļot. Un pamēģināsim, kā tas strādā ar uzrakstu. Pārāk liela atkāpe no līnijas, bet šeit jau mēs kaut ko redzam. Varbūt uztaisīsim vēl mazāku, jo man ir mazi burtiņi, piemēram 0,3, un mēs redzam diezgan interesantu efektu. Turpinām ar pārējiem efektiem nākamajā video.